Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Lai arī hemorīdi ilgu laiku tika uzskatīti par vīriešu jeb šoferu kaiti, par hemorīdiem kā problēmu sāk domāt un runāt arī sievietes, paliekot stāvoklī. Bet šī liksta var piemeklēt pat arī bērnus. Statistikas dati liecina, ka no hemorīdiem vairāk cieši vīrieši, bet kopumā ar šo problēmu dažādos savas dzīves periodos sastopās 50% cilvēku. Mūsu šīsdienas studijas eksperti – dakteris Jānis Dūmiņš, medicīnas sabiedrības ARS ķirurgs, specializējies vēdera dobumu ķirurģijā, proktoloģijā, veic resnās un taisnās zarnas slimību diagnostiku, medikamentozu un ķirurģisku ārstēšanu, pielieto mazinvazīvas metodas hemorīdu slimības un taisnās zarnas plīsumu gadījumos. Daktare Inga Melnbārde Gorkuša, medicīnas sabiedrības ARS un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ambulatorās ķirurģijas centra ķirurģe, proktoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes onkoloģijas institūta pētniece, ir specializējusies resnās un taisnās zarnas slimību diagnostikā, medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšanā, veic taisnās zarnas mazinvazīvas ķirurģiskās operācijas, hemoroīdu, plīsumu un citos proktoloģiskajos gadījumos. Dakteris Andrejs Vanaks, medicīnas sabiedrības ARS un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vispārējās ķirurģijas centra ķirurgs, ir Rīgas Stradiņa universitātes ķirurģijas katedras lektors, specializējies vēdera dobumu ķirurģijā, veic vēdera pēcoperācijas, cirkšņa, nabas baltās līnijas trūča operācijas, proktoloģiskās operācijas, veic intravenozās pieejas, portu implantācijas, resnās un taisnās zarnas vēža ķirurģiju, mazinvazīvu laparoskopiskā vēdera dobumu ķirurģiju. Šodien runāsim par kādu ļoti delikātu jautājumu, par ko tik bieži nemaz nerunājam. Tie ir hemoroīdi. Hemoroīdi parasti tiek raksturoti kā labi apasiņota audu spilventiņa, kurā atrodas taisnās zarnas izejas daļā, un tiem ir noteiktas funkcijas. Par slimību liecina tas, ja pacientam ir kādas sūdzības vai arī ārsts konstatē šīs slimības pazīmes. Daktar Melnbārde, uzreiz vēlos jautāt, vai tā vispār ir mūsdienās izplatīta problēma? Hemoroīdi ir saslimšana, kas skar taisno zarnu, un tie veidojas no paplašinātiem asinsvadiem taisnā zarnā. Asinsvadiem paplašinoties veidojas izspīlējums, jeb izvelvējums, ko mēs saucam par hemoroīdu. Hemoroīdi var būt gan iekšējie, gan ārējie. Ja hemoroīds ir ārējais, tad cilvēks bieži vien pats to pamana. Savukārt, ja hemoroīds ir iekšējs, tad sākotnējā pakāpē tas ir neliels mezgls, ko cilvēks var nenojaust. Taču var būt dažādas sūdzības, kas par to var liecināt. Tā var būt asiņošana neliela pie vēdera izējas, var būt diskomforts taisnā zarnā. Savukārt, slimībai progresējot šie iekšējie hemoroīdu mezgli, pakāpeniski palielinoties, sāk slīdēt uz āru. Otrajā pakāpē hemoroīdu mezgls parādās ārpusē vēdera izējas laikā, bet pats attiet atpakaļ. Pie šīs te pakāpes var pievienoties citas sūdzības, kā nelieli izdalījumi vai nieze. Savukārt slimībai ejot uz priekšu, trešajā pakāpē hemoroīdu mezgls parādās ne tikai vēdera izējas laikā, bet arī pie slodzes, pie smaguma celšanas un atpakaļ taisnā zarnā vairs neatslīd. Bet to ir iespējams atbīdīt atpakaļ ar pirkstu. Savukārt ceturtā pakāpe ir tad, kad hemoroīdu mezgli atrodas pastāvīgi ārpusē un tos vairs nav iespējams atbīdīt atpakaļ. Šis iedalījums pakāpēs ir ļoti nosacīts, jo var būt arī situācija, ka hemoroīdi jau no paša sākuma veidojas kā ārējie mezgli un pacientam nemaz nav iekšēji hemoroīdu mezgli. Tāpat arī sūdzības dažādām
pakāpēm var būt dažādas. Piemēram, var būt ļoti izteikti ārēji hemorīdu mezgli, kas ir bez asiņošanas, bet ir vairāk kā kosmētisks defekts, kas apgrūtina higiēnu. Tāpat var būt nelieli iekšēji mezgli, kas savukārt norit ar izteiktu asiņošanu. Viena no pirmajām pazīmēm hemorīdu klātbūtnē ir diskomforta sajūta taisnajā zarnas rajonā, kas var pastiprināties līdz sāpēm vēdera izējas laikā. Arī nieze taisnās zarnas lejas daļā un pat asiņojoša vēdera izēja. Var būt arī želejveida gļotaini izdalījumi. Un kas tad ir cēlonis šai hemorīdu attīstībai? Faktori ir ļoti daudz un dažādi. Ir ietekmējumi faktori un ir faktori, ko mēs nevaram ietekmēt. Hemorīdu slimība tiek uzskatīta par civilizācijas slimību, jo tā ir diezgan izplatīta. Ar to var sastapties katrs otrais, trešais cilvēks savā dzīves laikā. Faktori, ko mēs nevaram ietekmēt, ir iedzimtība. Ja šī slimība ir skārusi jūsu vecākus, tad ļoti liela varbūtība, ka arī jums dzīves laikā kaut kas līdzīgs var atgadīties. Tāpat tā bieži kombinējas ar citām asinsvadu slimībām, piemēram, ar paplašinātām kāju vēnām. Taču ir faktori, ko mēs varam ietekmēt, un tas ir dzīvesveids. Hemorīdu biežākais iemesls ir aizcietējumi. Hemorīdi rodas pie izteiktas spiešanās vēdera izējas laikā. Tāpat ilgstoša sēdēšana provocē hemorīdu attīstību. Bieži saka, ka hemorīdi ir šoferu slimība vai biroju darbinieku slimība. Tāpat pāsinājumi var izsaukt arī citi vēdera izējas traucējumi, kas norit ar šķidru vēdera izēju, jo izsauc kairinājumu šai zonā. Tāpat nepierasta fiziska slodze, kas saistīta ar smagumu celšanu, var radīt hemorīdu pāsinājumu. Un, ja mēs atdalām atsevišķi sieviešu grupu, tad sievietes biežāk ar šo problēmu saskarās grūtniecības laikā vai pēc dzemdībām. Kādēļ tā? Sievietei grūtniecības laikā notiek pārmaiņas organismā. Pirmkārt, jau tās ir hormonālas, notiek hormonu izmaiņas, kas paši par sevi paplašina asinsvadus, līdz ar to rada tendenci uz to, ka var paplašināties asinsvadi arī taisnajā zarnā un var rasties šie hemorīdi. Otrs iemesls ir palielinoties dzemdē grūtniecības laikā, tās spiež uz vēdera lejas daļu un līdz ar to ir apgrūtināta asins atpakaļ plūsma un šī nospieduma rezultātā arī var rasties hemorīdi. Un dzemdību laikā pats par sevi pie spiešanās arī ir diezgan liels risks, ka var rasties hemorīdi. Un kas tad būtu tas ieteicamais rīcības plāns grūtniecei, teiksim, varbūt šajā gadījumā, kā rīkoties, ja viņi saskarās ar šo problēmu? Grūtniecības laikā ārstēšanai jābūt pēc iespējas saudzīgai un nekaitīgai, tādēļ nevajadzētu savu galvu iegādāties un lietot kādus medikamentus. Pirmām kārtām vajadzētu noteikti konsultēties ar savu ginekologu, un tad vajadzības gadījumā noteikti ginekologs ieteiks griezties pie proktologa. Kādā vecumā biežāk cilvēki saskarās šo problēmu, vai nav tāda konkrēta vecuma un dzimuma īpatnības šīs problēmas esamībā? Ar hemoroidālo slimību sastopās dažādos vecumos, un pēdējā laikā arvien biežāk slimo gados jauni cilvēki. Tāpat nav īstenībā atšķirības starp dzimumiem. Vienādi bieži hemoroīdus novēro gan sievietēm, gan vīriešiem. Tāpat hemoroīdi ir arī veģetāriešiem, ir gaļēdājiem. Hemoroīdi ir aktīviem sportistiem un cilvēkiem, kuri ar sportu nenodarbojas vispār. Tā kā šīs cilvēku grupas ir ļoti dažādas. Kā tad diagnosticē, kādā pakāpē ir šī hemorāģiskā slimība un kādas diagnostikas metodas tiek pielietotas? Ārstēšana sākās no diagnozes. Lai diagnozi noteikti, mums pacients jāizmeklē. Šis ir visjūtīgākais jautājums proktoloģijā. Jo pacientam ir ļoti grūti atnākt pie ārsta, runāt un vēl jau vairāk rādīt tādu delikātu vietu. Jāsaka uzreiz, kad pacienti jānomierina, jo nav tas tik briesmīgi. Sāks viss ar apskati. Atsevišķā telpā, kur ārsts ir viens ar pacientu, viņi var visu izrunāt diskrētā kontaktā. Bez tam pēc apskates ir apskata pirkstu, ja nepieciešams tālāk ir apskata proktoskopu vai rektoskopu. Visas šīs izmeklēšanas ir nepatīkamas, bet nesāpīgas. Un pacienti jāiedrošina, lai viņi nāk uz šīm izmeklēšanām, jo bez tā nevar noteikt pareizu diagnozi. Kad diagnoze ir noteikti hemoroīdu pakāpe, tā var nozīmēt tālāku ārstēšanu. Un tad kādas ir biežāk pielietotās ārstniecības taktikas šīs problēmas risināšanā?
Jāsaka, ka hemoroidiem ir viena laba īpašība, ka tā ir laba slimība, viņi ir dikti traucējoši, bet viņi nav ļaundabīgi. Un tāpēc mums ir izvēle vai nu ārstēt ar zālēm, vai pielietot ķirurģiskas manipulācijas. Ārstēšana zālēm dod pagaidu efektu, viņi uzlabo stāvokli, bet nenovērš pašu slimību. Lai slimību labi ārstēt, viņu jāārstē ķirurģiski. Daudzi domā, ka hemoroīdu ārstēšanā vienīgais līdzeklis ir operācija, taču tikai smagākajos gadījumos būs nepieciešama ķirurģiskā iejaukšanās. Šobrīd ir pieejami dažādi medikamenti efektīvai hemoroīdu ārstēšanai. Viens no variantiem, kā mazināt sūdzības hemoroidālu slimību gadījumā, ir medikamentozā ārstēšana. Ja? Un šeit būtībā medikamentozā ārstēšana būtībā sastāv no tablešu lietošanas, no svecīšu un no dažādu krēmu pielietošanas, ja? Kas, principā, varētu mazināt sūdzības. Detraleks ir medikaments, ko lieto hemoroidālās slimības ārstēšanai gan akūtu epizožu laikā, gan simptomu mazināšanai. Akūtu hemoroīdu gadījumā detraleks būtiski un ātri samazina sāpes, asiņošanu un citas nepatīkamās sajūtas. Tāpat detraleks uzlabo slimības gaitu. Hemoroidālu vēju slimību gadījumā biežākās sūdzības ir sūrstēšana, dedzināšana anālajā atverē, kādreiz sāpes, un viens no galvenajiem simptomiem tā ir asins mērēšanās, tātad asins pieaugums vēdera izējas laikā. Tās būtu tās būtiskākās izmaiņas simptomātika. Tā kā hemoroīdi ir venozā slimība un tā attīstās, ja ir vēnu tonusa nepietiekamība. Vēnu nepietiekamības gadījumā ir jālieto preparāti, kas stiprina vēnus un vēnu sieniņas, un šie līdzekļi ir galvenā preparātu grupa hemoroīdu profilaksei. Slimībai attīstoties zūd hemoroidālo vēnu tonus, asinsvadu tonus, jā, jo būtībā hemoroidāla vēju slimība būtībā ir venozās sistēmas saslimšana. Un tātad mezgls izvelvējas, jā, tātad tonus ir mazināts un ir nepieciešams uzlabot venozo atplūdi, mazināt pietūkumu, jā, un to var faktiski realizēt pielietojot dažus medikamentus tablešu veidā. Detraleks palielina vēnu tonusu un palielina mazo asinsvadu pretestību. To iesaka venozās asinsrites traucējumu gadījumā un hemoroīdu izraisītu simptomu ārstēšanā. Svarīgi lietot detraleks pareizi. Akūts hemoroīdu epizodes ārstēšanai pirmās 4 dienas jālieto pa 6 tabletēm dienā, nākošās 3 dienas pa 4 tabletēm dienā. Tālāk var pāriet uz 2 tabletēm dienā, kuras var izdzert uzreiz vai sadalīt 2 lietošanas reizēs. Vizīte pie specialista noteikti ir vajadzīga, jo medikamentoza terapija, jebkura medikamentoza terapija būtībā ir simptomu mazināšana. Nevis pamatārstēšana, bet simptomu mazināšana. Tas novērš simptomātiku uz noteiktu laiku, jā, bet pacienti pēc tam atkal griežās no jauna ar līdzīgām sūdzībām. Un, tas ir jautājums, ko darīt tālāk. Un visbiežāk pacientiem tiek piedāvāta operatīva ārstēšana. Agrāk ārstēja tikai ar operācijām, kas bija saistītas ar hemoroīdu izgriešanu, jo nebija tehnoloģijas, ar kurām esam patreiz bruņojušies, ka varēja šīs operācijas veikt daudz nesāpīgāk. Viena no metodēm, ko patreiz pielietoja tā sauktā THD metode, kur izmanto Doplera zondi, ar kuru nosaka hemoroidālās artērijas un pēc tam viņas nosien. Līdz ar to tiek samazināta pieplūde hemoroīdu mezgliem, asins pieplūst ievērojami mazāk un mezglis aploka. Transrektālā hemoroīdu detralizācija ir viena no vismazāk traumējošajām ķirurģiskajām hemoroīdu ārstēšanas metodēm. Operācijas laikā notiek iekšēji šūju uzlikšana taisnā zarnas gļotādā, vietā, kur nav sāpju receptoru. Tā ir praktiski nesāpīga un ar minimālu komplikāciju risku. Operācijas būtība ir arteriālo asiņu pieplūdes samazināšana hemoroidālajiem mezgliem. To panāk nosienot augšējās rektālās artērijas gala zarus un fiksējošos hemoroidālos audus. Vēl jaunāka metode un vēl saudzīgāka ir hemoroidālo mezglu lāzerkoagulācija. Kaut gan šīs metodes izmantojams ir mazāku hemoroīdu gadījumā pie 1. 2. pakāpes.
Savukārt, izmantojot LHP lāzeru tehnoloģiju, kas paredzēta sarežģītāku hemoroidālo problēmu risināšanai, hemoroidālijā mezglā tiek iedurta lāzera adatiņa un veikta piededzināšana, kuras rezultātā mezgls saplok. Ir ļoti precīzi aprēķināt, cik liela enerģija vajadzīga šim nolūkam, lai nebojātu slēdzēju muskuli vai taisnās zarnas gļotādu. LHP operāciju biežāk rekomendē otrās pakāpes hemoroidālijai slimībai ar izteiktu mezglu izkrišanu. Pie lieliem hemoroīdiem, pie 3., pie 4. pakāpes operācijas jau ir smagākas, ir longo operācija, kur izmanto mehānisku šuvēju, kur tiek izgriezti hemoroīdi kopā ar nelielu zarnas daļu. Kāpēc ir svarīgi doties pie ārsta un risināt šo problēmu? Kas var notikt, ja ilgstoši mēģina sadzīvot ar šo problēmu kā hemoroīds? Izdevīgi nākt pie ārsta pēc iespējas ātrāk, jo hemoroīdus ātrāk sāk ārstēt, jo ārstēšana nesāpīgāka. Kamēr ir hemoroīdi 1., 2. pakāpē, var izmantot šīs saudzīgās operācijas metodas, un pacients ātri atgriežas darbā pēc operācijas. Tikko hemoroīdi kļuvuši lielāki un sāk izkrist no taisnās zarnas, jāpielieto jau ir daudz sāpīgākas un daudz grūtāk panesams operācijas. Tad rodas jautājums, kā tad notiek šīs operācijas? Ar ko cilvēkam ir jārēķinās, ka viņš ir ilgstoši izslēgts no ierastā darbas ritma? Saudzējošās proktoloģiskās operācijas ir veicams dienas stacionārā. Tas nozīmē, ka cilvēkam jārezervē ir 1 diena, kur viņš pavadīs stacionārā no rīta līdz pusdienlaikam, atkarībā no tā, kā viņš atkopjās pēcoperācijas periodā. Operācija notiek spinālā narkozei, lai pacients nejustu sāpes un diskomfortu, un ir jābūt stacionārā tik ilgi, kamēr beidzās šīs narkozes iedarbība. Un vēl viens jautājums, vai ir īpaši priekšnosacījumi, kā cilvēkam ir jāsagatavojās vizītei pie proktologa? Pirmā vizītē pie proktologa cilvēks var negatavoties. Jā, jo sagatavošanos vislabāk izstāstīs ārsts. Viņš nāk 2. reizi pie ārsta, viņš var sagatavot zarnu ar atsevišķām mikroklizmām, bet nav jādzer caurreiz līdzekļi veselu dienu, kā tas bieži tiek baidīts pacients pirms proktologa apmeklējuma. Noteikti mūsu skatītāji, par cik, kā jūs jau teicāt, viņi grūti saņemās šīs problēmas risināšanai un došanai pie ārsta, noteikti mēģina sākotnēji dažādas tautas medicīnas metodas. Vai tas palīdz, vai kā jūs kā ārsts no savas pieredzes varētu to komentēt? Tautas medicīnas metodas palīdz un katram palīdz nedaudz savādāk. Ja nav skaidrs pacientam, kas viņam ir pa slimību, ar tautas medicīnu nevajadzētu aizrauties. Jā, jo hemoroīdiem ir ļoti līdzīgas sūdzības, kā varētu būt arī pie ļaundabīga audzēja. Un ja nav izmeklēta zarna un tiek nozīmēta kāda tautas metode vai tiek pielietot pašrocīgi, var nokavēt to brīdi, kad hemoroīdi vairs nav hemoroīdi vai tajā vietā ir kāds cits ļaundabīgs process, kurš būtu jārastē pavisam citādi. Kā jau doktors pieminēja, kad šie simptomi nereti ļoti līdzīgi šai onkoloģiskajai baisajai diagnozei kā kolorektālais vēzis. Kādēļ tā? Jā, hemoroidāla vēzis slimība nav vienīgā saslimšana taisnajā zarnā. Vēl izdala veselu virkni dažādu citu saslimšanu, tajā skaitā arī taisnā zarnas vēzi, kuras simptomātika ir līdzīga kā hemoroidāla vēzis slimībai. Vēl bez hemoroīdiem var minēt, ka var attīstīties akūts vai hronisks anālās atveres gļotāts plīsumi, mēs būtu polipi taisnajā zarnā, kas arī var simulēt līdzīgu simptomātiku, un arī taisnā zarnas vēzis, kas arī var dot līdzīgu asins mērēšanos, sāpes un izdalījums no anālās atveres. Kā jūs jau pieminējāt, vēl šīs divas problēmu lietas, kā viņas risina arī, vai ķirurģija ir vienīgā ārstniecības metode arī šajā gadījumā? Attiecībā uz hemoroidālu vēzis slimību tātad pastāv divas metodes, ir konservatīva metode un ķirurģiska metode. Konservatīva metode faktiski realizējās kā sēdvāniņas un dažādi medikamenti, jā, tā skaitā arī svecīšu veidā, bet būtībā tā ir simptoma ārstēšana un tas slimību neārstē kā tādu. Jā. Un ielaistos gadījumos ir nepieciešama ķirurģiska ārstēšana. Rodas jautājums, tad kāpēc vizīte pie proktologa uzreiz ir kā primārā gadījumos, ja cilvēks saskarās ar šīm hemorāģijām problēmām, nevis vēršās varbūt pie ģimenes ārsta vai mēģina to risināt pašrocīgi? Šī saslimšana nav vienīgā. Jā.
Vēl līdzīga simptomātika var dot taisnās zarnas vēzis, ja, un faktiski taisnās zarnas vēzis Latvijā saslimstība ar šo vēzi ir nemainīgi augsta, un pat faktiski pēdējo gadu laikā ir pat palielinājusies saslimšana. Lūk, tāpēc ir ļoti nepieciešama proktologa apskate, ja, un faktiski pacientam ar sūdzībām par asinsmērēšanos, par sāpēm, par aizcietējumiem, vienmēr būtu jānāk pie proktologa uz konsultāciju, kurš piedāvās atbilstošu izmeklēšanu, atbilstošu ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā arī operatīvu terapiju. Vēl ir varbūt šeit jāpiemina tas fakts, ka tieši aizdomām par šo resnās zarnas vēzi ir arī šī skrīninga programma. Kāda vecuma cilvēkiem viņi ir orientēti? Kolorektālais skrīnings tā ir pasākuma programma, kuras mērķis ir saulēcīgi atklāt resnās un taisnās zarnas ļaundabīgos audzējus. Kolorektālā vēža skrīnings veicams divējādi. Pirmais ir kolonoskopija, tātad resnās un taisnās zarnas endoskopiska izmeklēšana, un otrs izmeklējums, kas ir ļoti vienkāršs, veicams bieži vien arī ambulatoros apstākļos, tas ir slēpto asins tests izkārnījumos, fekālijās. Pamatā skrīnings vērsts uz pacientiem vecumā no 50–60 gadu vecuma. Kolorektāla vēža ārstēšanas pamatforma, protams, ir ķirurģiska operācija. Atsevišķos gadījumos, kā piemēram taisnās zarnas vēža gadījumā, veic arī staroterapiju. Atkarībā no audzēja izplatības arī veic arī ķīmijterapiju. Ja agrīnajā stadijā kolorektāla vēzi varētu uzveikt un ir diezgan labi rezultāti. Kā jūs varētu iedrošināt cilvēkus saņemties vizītē pie jums un uz kādu simptomu esamību jau tad jāatceļ tas pirmais trauksmes zvans? Pirmais trauksmes zvans ir svaigas asinis pie vēdera izējas. Tas jāpārbauda nekavējoties, jānoskaidro iemesls. Bieži vien iemesls ir pavisam nekaitīgs, un pacients aizejot no ārsta jūtās jau atvieglots. Nereti cilvēki ar sūdzībām no taisnās zarnas puses ilgstoši neiet pie ārsta, jo ir kautrība un aizspriedumi. Es domāju, ka pie proktologa noteikti nevajag baidīties iet, jo proktologs ir tieši tāds pats ārsts kā visi citi ārsti. Nevajag baidīties un kautrēties un atnākt un pārbaudīties laicīgi un iegūt šo sirdsmieru, kad ir vai nu viss kārtībā, vai ir problēma, kas ir saulēcīgi risinām. Bieži vien pacienti pēc vizītes saka, ja es būtu to zinājis, ka tas ir tik vienkārši, es jau sen būtu atnācis. Lai nodrošinātu hemorīdu profilaks, jārūpējas par regulāru normālu vēdera izeju. Ir normāli, ja vēders iziet 1 līdz 2 reizes dienā vai 1 reizi 2 dienās. Ja vēdera izeja ir biežāka vai retāka, kaut kas nav kārtībā un ir jādodas pie ārsta. Ir jāizvairās no aizcietējumiem, vislabāk nevis ar medikamentu palīdzību, bet ar pietiekami kustīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu. Jāparūpējas, lai uzturā netrūktu balastvielu, piemēram, jāiekļauj savā ēdienkārtēklī izstrādājumi. Tāpat ir jāatceras uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Hemorīdu profilaksē ļoti būtiski ir adekvāta fiziskā slodze. Pārāk smags fiziskais darbs veicina hemorīdu veidošanos, taču kaitīgs ir arī sēdošana mazkustīgs dzīvesveids, jo tad mazajā iegurnī veidojas asins sastrēgums, kas veicina hemorīdu attīstību. Šodien mūsu sadarbības partneri medicīnas žurnāla 36,6 abonēmēnu saņems mūsu skatītāji. Rakstiet arī jūs mums un varbūt jau nākamēnes paskastītē saņemsiet žurnālu. Tātad, kā jau ārsts teica, bailes un kautrība pie malas, jo saulaicīgi atklāta problēma var būt veiksmīgi uzveikta. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamnedēļ. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.